Sveiki! Vispirms paldies par uzaicinājumu un par iespēju satikt ļoti nozīmīgu arī mūzikas industrijai daļu, kas ir tātad reklāmas cilvēki un influenceri un tā tālāk. Nozari, ja tā var, protams, tā ir nozare, kas ļoti daudz izmanto intelektuālo īpašumu, tieši mūziku. Kad jūs iepazīstinājāt mani, teicāt, ka es esmu viens no īpašniekiem, es izstāstīšu, ka ir 3 mikreki. Ir mikreki PM, kur saimnieko Elita Milgrau, nodarbojas ar koncertu organizāciju, tostarp par skandalozo zelta mikrofonu šobrīd. Viņi ir viena īpašniece tur. Tad ir mikrofona ieraksts, kurā vēsturiski jau kopš 93. gada mēs esam 2 īpašnieki. Šobrīd tur aktīva darbība nenotiek, un tad ir izdevniecība Mikrek, kas ir dibināta 1998. gadā, un tās īpašnieks vienīgais esmu es, un šī izdevniecība nodarbojas ļoti lielā mērā tieši ar mūzikas licencēšanu, gan reklāmās, gan filmās, un televīzijas raidījumos administrē daudz dažādu tiesību. Jā, varbūt mēs varam tā nākamo slaidu, kur viņš man palika. Es uzreiz saku, es neesmu ļoti labs prezentētājs, es vairāk esmu praktiskā darba darītājs. Tā, kas jāspiež ir? Labā būtu. Okay. Tad īsumā par to, ar ko mēs nodarbojamies, ir tad mēs slēdzam līgumus ar autoriem un administrējam viņu darbus. Tie lielā mērā nepārklājas ar tām tiesībām, kuras autors ir nodevis kolektīvā pārvaldījuma organizācijai. Es saprotu, ka AKS pārstāv jau stāstīja par tām tiesībām, kuras viņi administrē, bet ir vēl daudz citu tiesību, kuras autors ir nodevis vai nu administrē pats, vai nu nodevis izdevniecībai. Kā tas ir mūsu gadījumā, tostarp mēs pāraugam viņu katalogu, sakārtojam, lai tie būtu reģistrēti ne tikai Latvijā, bet būtu pieejami arī visā pasaulē, lai par šiem darbiem kāds interesētos, lai viņiem būtu izpildītāji, lai par viņiem samaksātu, un katra viņa darba izmantošana būtu legāla un saskaņota. Mēs administrējam, pieņemsim, vislielākais katalogs ir maestro Raimonda Paula tiesības un visas viņa dziesmas. Ja jūs vēlaties kādreiz viņas kaut kādā veidā izmantot, tad es esmu jūsu kontaktpersona. Tāpat mēs, protams, administrējam ļoti daudz liepainieks, jo es pats esmu liepainieks. Mūsu autoru vidū ir Ainars Virga, Ivo Fomins, Tomas Kleins, no rīdziniekiem Lauris Reiniks. Un ļoti daudz atsevišķu dziesmu, kuru visu katalogu es nevarētu tagad pat dienas laikā jums nosaukt. Vēl mūsu izdevniecība nodarbojas ar nošu, ar grāmatu, dzejas grāmatu, prozas grāmatu izdošanu, un, protams, arī tas ir saistīts ar dažādiem tiesību veidiem. Ja jūs gribat izmantot fotogrāfiju grāmatā, tad jums jāsaskaņo fotografi. Ja jūs gribat notis, tad izdot, tad nepietiks tikai ar mūzikas autoru saskaņošanu, jums būs jāsaskaņo arī ar dzejnieku vai viņa mantiniekiem, un tā ir tāda nopietna darbošanās. Sinhronizācija, adaptācija, licencēšana, dažādi veidi ar autortiesībām aizsargāt darba izmantošana ir ļoti, ļoti plašs veids, plašs spektrs. Tātad sinhronizācija, tas nozīmē, ka jūs mūziku apvienojat ar attēlu, un tas nozīmē, ka ir jāsaskaņo šī attēla kopīgošana ar mūziku. Tātad 2 dažādi veidi autordarbi, un lai to kopā saskaņot un pēc tam varētu legāli izmantot, tad jums ir jāsaņem atļauja. Pieredze mums ir ļoti liela, jo jau kopš 98. gada līdz pat 2018. gadam mēs strādājām un bijām Baltijā, pārstāvējām lielāko pasaules mūzikas izdevēju, kas bija EMI Music Publishing, kas tagad ir sadalīts. Daļēji pieder kaut kāda daļa Warners administrē, kaut kāda daļa Sony un kaut kāda daļa Universal. Tur mēs guvām ļoti lielu pieredzi ārzemju autoru darbu izmantojumos gan reklāmās, gan licencēšana filmās, gan arī vietējās adaptācijas, tātad tulkojums no oriģināla valodas uz latviešu valodu, lai tas būtu legāli saskaņots un to drīkstētu izmantot.
Šobrīd visaktīvākais mūsu partners ir Sony ATV, kas ir Stokholmas office, un zīmoli, kuriem mēs esam, tādus lielākos paņēmumus, kuriem mēs esam licencējuši viņu reklāmās mūziku. Tas ir Laima, Rimi, Red Bull, Dzinters, Circle K, Maxim, LMT, Latvijas Lauks Meža un daudz citi. Es pieļauju, ja šeit ir reklāma aģentūra pārstāv kaut ko, jau mēs esam kādreiz arī kopīgi darījuši, vai tieši es, vai man kolēģi Līga, bet esam to skaņojuši. Tā bija tāda mazliet pašreklāma, ja jums gadījumā vajag jūs vēlaties izmantot kādu mūziku reklāmā, vai veidot filmu, vai veidot videoklipu, vai prezentāciju, un jūs neesat droši, vai jūs drīkstat izmantot šī konkrētā kāda latviešu autora darbu, jūs droši varat kontaktēt mūsu izdevniecībā. Mēs ļoti bieži saskaņojam, palīdzam saskaņot mūziku reklāmām, arī tai mūzikai, kuru mēs tieši ar līgumu nepārstāvam. Mums ir vienkārši liela pieredze sazināties ar tiesību īpašniekiem visā pasaulē un sakārtot šos jautājumus. Ja jūs negribat iekulties problēmās, mums ir pieredze vairāk kā 26 gadu garumā. Mēs cenšamies būt tā, kā vienas pieturas aģentūra un palīdzēt saskaņot abu veidu tiesības, jo es pieļauju, ka jūs pirmīt klausieties gan blakstiesību pārstāvs, gan autortiesību pārstāvs un nojaušat, vai jau sen zinājāt to, ka ir vairāk veidu tiesības. Ir gan izpildītāja tiesības, gan blakstiesības un ir arī autortiesības. Un tās bieži vien pieder un administrē pilnīgi citas personas, un dažreiz pat vairākas personas. Un no visām viņām ir, gribot, negribot, jāsaņem atļauja, ja vien jūs negribat riskēt iekulties kādās lielākās nepatikšanās. Tā, kas man tur bija tālāk? Tātad sinhronizācijas jau lēnām it kā par to pastāstīja, tātad tas ir pārsvarā attiecas uz tad, ja jūs izmantojat kādu esošu darbu, pieņemsim fizisku ierakstu kādai dziesmai un gribat pielikt tai bildīt klāt un pilnīgi vienalga, kur jūs viņu vēlaties izmantot, vai jūs vēlaties viņu, TikTokā palaist vai Facebookā vai televīzijā un tam līdzīgi, jums vienalga būtu jāsaņem atļauja no šīs mūzikas, blakstiesību un autortiesību īpašnieku. Un tur nav nekādi īpaši lieli izņēmumi. Mēs pie sociāliem vēl mazliet pakavēsimies, un es pastāstīšu, kā es to redzu, un ja jums būs jautājumi, noteikti uzdodiet jautājumus, jo jautājumi šajā jomā varētu būt diezgan daudz, jo tehnoloģijas mainās, bet ne tik ātri mainās likumdošana, un to vajadzētu vienmēr atcerēties, ka likumdošanai nevienmēr vajag sekot līdz tehnoloģijām. Protams, ir jābūt mūsdienīgam un tā tālāk, bet atcerieties, ka daudz autori ir dzimuši pirms 100 gadiem, bet viņu darbus vēl 70 gadus pēc viņu nāves administrē viņu radinieki. Un, ja jums šķiet, ka, teiksim, tur, ka Raini var tagad visādi, tad paskatieties, kurā gadā Rainis ir devies viņā saulē. Rainis, protams, ir šobrīd saucamais publiski pieejamais, bet neieteiktu vienalga viņu kaut kā pārveidot un taisīt, jūs tāpat sabojāsiet savu imidžu. Adaptācija, autora darba izmantošana, ja jūs vēlaties, teiksim, aranžēt darbu, veidot kaut kādu, teiksim, dzimtās valodas jaunu versiju, tad jums jāsazinās ar mums. Mēs sazināsimies ar Rainaru Virgu un Gregori Veru un Imanta Ziedoņa mantiniekiem, lai darītu viņiem zinām, ka kāds vēlas pārveidot šo darbu, un tas ir saskaņojams. Tātad gan aranžēšana, gan šo darbu pievienošana, filmā ievietošana vai televīzijas raidījumā, tās viss ir diezgan garas un tādas ķēpīgas procedūras, bet, kā jau es teicu, izmantošu šo izdevību, ka jūs varat droši griezties pie mums. Mēs mēģināsim palīdzēt atrisināt saskaņošanas jautājumus, lai tas būtu legāli. Tātad jaunie mēdīji. Es domāju, ka paceliet roku, kurš izmanto mēdījus jaunos. Kurš izmanto TikTok,
Instagram, un kurš vēl ir vecais labais Facebook lietotājs? Aha. Nu, principā jūs visi darbojaties šajā digitālajā vidē, un neapšaubām tas ir ļoti liels izaicinājums visiem tiesību īpašniekiem, jo šobrīd tur darās diezgan trakas lietas attiecībā uz to, kas ir autortiesības un darba izmantošana gan reklāmās, jo reklāmas veidi šobrīd ir kļuvuši ārkārtīgi tādi, es negribu teikt, es pat nezinu to apzīmējumu, bet neuzreiz atpazīstam, ja, un bieži vien tās reklāmas, kuras mēs uzreiz neatpazīstam kā reklāmas, bet kuras nes labumu šīs reklāmas pasūtītājiem, neuzreiz ir atšifrējums kā reklāmas, ja, un bieži vien cilvēki, kurus mēs kontaktējam, come on, tu esi izmantojis tur bet dziesmu, un šis nes labumu, teiksim, tur mobilajam telefonam, varbūt mēs kaut kā varam vienoties, ka tas vai nu nenotiek, vai nu notiek par atlīdzību. Tātad es ieteiktu visiem, kas veido un izmanto mūziku sociālajos tīklos, izlasīt lietošanas noteikumus. Tas tiešām ir pats pirmais, ko es jums ieteiktu darīt, un ja jūs to neesat izdarījuši, jūs arī konstatēsiet, ka tur ir ļoti daudz ierobežojumu un apzīmējumu, ko īsti jūs varat darīt. Ko jūs varat darīt tad, kad jums ir personāli, privātais konts, tad jums ir pieejama visa muzika, bet tā nav domāta reklāmai. Tā ir paredzēta tikai izklaidei, dalīties, popularizēt savus piedzīvojumus jūras krastā un tā tālāk. Tur nav nekāda ierobežojuma, un mēs kā tiesību īpašnieki esam devuši šādu atļauju portāliem izmantot, jo tas veicina arī mūsu mūzikas, teiksim, popularizēšanu, gan arī saņemam atlīdzību no šiem portāliem par mūsu darbu izmantojumu, un jo jūs vairāk izmantojat šādā veidā, izklaides veidā, ir baigi forši, bet ja jūs to izmantojat reklāmai, tad jūs esat potenciālais mērķis likumdevējam un tiesību sargājušām iestādēm, un arī mums, kas mēģina monitorēt un skatīties, kas īsti tiek izmantots, nosauksim to tā slēptajās reklāmās, kas tiek pasniegts kā, kā tāda nevainīga izklaide, jā, man te alus podelis stāv un foršs, jau neko, es tikai saku, ka viņš ir baigi garšīgais, jā, un skan man muzika. Es visdrīzāk paprasīšu atlīdzību par to. Ja ļoti strīdēsies, tad es aicināšu juristu palīgā, ko es arī vienmēr iesaku visiem. Ja jūs jūtat, ka ir kaut kāda problēma, griezieties pie juristiem un noskaidrojiet, vai jums šķiet, ka jums ir taisnība, vai jums tomēr nav taisnība. Samaksājiet to vienu vizītes reizi un vēl neriskējiet. Tas ir mans vienkārši silts ieteikums. Jo atšķirībā no tā, ka ir mainījusies mēdīju vide un ir izveidojušies jauni dažādi kanāli, kuros reklamēties, kā jau es teicu, tiesību jautājums nav tik ļoti mainījies. Ir Eiropas Savienības līmenī, protams, dažādi pieņemti lēmumi, bet mums ir jāvadās jebkurā gadījumā pēc vietējās likumdošanas, un tur attiecībā uz autoru darbiem diezgan skaidri apzīmēts, ka viss ir saskaņojams. Neskatoties to, ka tā mūzika ir šobrīd viegli pieejama, avots nav svarīgs, no kurienes jūs vēl ņemat. Svarīgi ir, vai jūs esat paprasījuši atļauju, izlasījuši noteikumus, ko jūs ar to drīkstat darīt. Protams, ja jums ir biznesa konts, jūs varat izmantot to mūziku, kas ir paredzēta komerciālai izmantošanai, tur tas ir norādīts, tas ir limitēts daudzums, tas ir kā kuram portālam, dažiem tie 14,000, dažiem tie pat līdz 1 miljonam mūzikas darbu, kurus jūs varat legāli izmantot reklāmās, jo par to tiesību īpašnieks ar šo portālu ir vienojies, un viņam ir arī savi interesi, kāpēc viņš ir devis atļauju izmantot reklāmās. Bet, ja jūs tur neieraudzīsiet, teiksim, Beyoncé, jūs neieraudzīsiet Taylor Swift, un jūs pat neieraudzīsiet bet tur. Arī Raimondu Pauli jūs tur neieraudzīsiet, jā. Tie būs ļoti smuki izveidota muzika, bet tie, kas strādā reklāmās, zina, ka ir speciāls tādas library music, kur komponijas speciāli ražo tādas kaut kam līdzīgu, bet tas nav nekad īsti tas oriģinālais darbs. Un šīs library par nelielu samaksu salīdzinoši ļauj izmantot šīs skaņdarbus
arī ierobežot, un es arī vienmēr ieteiktu izlasīt nosacījumus, jo bieži vien to mūziku, ko jums atļauj lietot tikai TikTokā, tur tā ir rakstīts, ka tas ir paredzēts tikai lietošanai šajā portālā. Bet, ja jūs viņu iznesīsiet ārā uz YouTube, jūs jau būsiet pārkāpuši ne tikai TikTok tad nosacījums, noteikums, bet arī kāda cita autora tiesības, kurš ir atdevis, teiksim, izmantošanai tikai TikTokā. Sarežģīt, vai ne? Tā tas ir, jā. Un tad ir, man lūdzu kaut kādu konkrētu piemēru minēt, ja, un manās acīs nonāca viens interesants gadījums, bet pirms tam es vēl pastāstīšu, ka, teiksim, es mēģināju atcerēties kaut kādas gadījumus, kur mēs arī piedzinām kaut kādas līdzekļus par neizmantotām, tad tā bija tieši par dzimto valodu, tur bija diezgan labas summas no Lašora, kas bija izmantojuši viņu dziesmu savā politiskajā reklāmā. Un ar to arī jāuzmanās ir, jā. Un, jo tāpēc, ka daudz autori, viņiem ir viņa personiskās tiesības, un viņi bieži vien nav ar mieru atdot savas tiesības, teiksim, alus reklāmā, tāpēc, ka viņš ir pret alkoholu, viņš negrib, lai viņa reklāma izmantot politiķi, arī tādas tiesības viņiem ir atļaut vai aizliegt. Varbūt viņiem nepatīk es nezinu, konkrētā reklāma, jo ir arī bijis tā, ka tev piedāvā, teiksim, tāds izdomāts gadījums, teiksim, ka es skrienu, tiek izmantots, teiksim, caurejas zāļu, teiksim, reklāmā. Lauris nav ar mieru to. Tur bija starp citu līdzīgs gadījums par to, ka tāds mēģinājums bija, un tur bija ņemšanās, jā. Un, teiksim, TV3 savulaik samaksāja Marijai Naumovai, nemaldos 25,000 vēl latu par vienas dziesmas izmantošanu televīzijas raidījumu galviņā. Tas aizgāja līdz augstākajai tiesai, un tas tikai vienkārši apliecina, ka, ja autors grib, ja viņš tiešām ir apņēmības pilns pierādīt savu taisnību, viņš to pierādīs un piedzīs no pārdarītāja, it sevišķi, tas būs kāds liels zīmols. Tas prasīs laiku. Man pašam ir bijusi tiesvedība par dziesmas tur radīšanas aizkulisēm. Tas ilgi kaut kāds 11 gadus, un tās ir garas tiesvedības, bet es domāju, ka viņas nevienam nav vajadzīgas, jo mēs taču varam izmantot legāli. Sarunāt, saņemt visas atļaujas un uz priekšu. Tātad Ozols Cēsu alas, jā. Pavisam nesen bija gadījums, kad influenceris Rihards Sniegs, jā. Jauks cilvēks, visnotaļ, ir kā labu gribot, bet, tā nevajadzēja būt. Jā, Cēsu alas zvana. Jēzi, kā lai tev apklusina? Tiešām. Es atvainojos, jā. Tātad, jā, varbūt kāds jau ir ar to gadījumu pazīstams, tad izmantoja Ozola dziesmas stils, it kā nevainīgā reklāmā, reklamēja Cēsu alu. Protams, Ozols to pamanīja un griezās pie Riharda ar lūgumu izbeigt šo reklāmu. Un interesanti bija šīs reklāmas pasūtītāja reakcija uz to, ka tātad mums ar to nav nekāda sakara. Tas ir tā pirmā reakcija. Uzreiz var pateikt, ka tās ir muļķības. Ja jūs esat reklāmas pasūtītājs, jums ir līgums ar reklāmas izgatavotāju, jūs visi tiešākajā mērā esat atbildīgs par to, ko influenceris jums sagatavos. Un pats Rihards šeit jau arī saka, ka es no Delfiem šobrīd paņēmu interviju. Video publicēšana pirms tās parādās sociālo mediju kontos vienmēr tiek saskaņota ar klientiem. Punkts. Tātad Rihards pats atzīst, ka viņš saskaņo šo ar klientiem, un klients ir neviens cits kā Cēsu alas. Vēl trakāk bija, ka šī Ozola dziesma jau bija vienā reklāmā izmantot, kas bija Ozolam liels pārnodarījums, jo viņa līgumā bija rakstīts par to, ka ja viņš licenzē vienai reklāmai, viņš nevar licenzēt otrai. Bet tā otra bija paņēmuši tāpat, bet visinteresantākā bija atbilde no Cēsu alas. Tā bija influenceru sadarbība, kurā mēs nekontrolējam saturu. Protams.
mums ar influenceru Rihardu Sniegu ir noslēgta ilgtermiņa sadarbība. Un viņš ir šī satura radītājs un arī atbildīgs par šo saturu. Nu, jā, šī ir tā lieta, kur būs aktuāla un tiks risināta vienmēr, jo lielais jau viņam ir vieglāk pateikt, tu pats vainīgs, tiec galā, sakārto to lietu un tam līdzīgi. Bet mēs, ja tās būs mūsu tiesības, ar to influenci visdrīzāk arī nemaz nerunāsim. Mēs iesim pie Cēs alas un piedzīsim kārtīgi lielu summu. Ģirds nav bijis tik agresīvs šajā reizē, viņš ir piekrīts par to, ka izņem ārā, bet es domāju, ka Cēs alas būs saņēmis kādu mācību, bet taču nē. Brīdī, kad mēs pamanījām Ģirta Rozentāla reakciju un nepatiku, ka viņa dziesma tiek popularizēta. Come on. Nu, šis stāsts par to, ka kāpēc tu satraucies? Mēs taču popularizējam tavu dziesmu. Nē, jūs nepopularizējat dziesmu, jūs pelnāt naudu ar manu dziesmu un ar manām tiesībām. Tas ir īsumā viss, ko es gribēju ātri pastāstīt, jo man ir 20 minūtes laika, un es ļoti labprāt atbildētu uz jūsu jautājumiem, un vēlreiz atgādināšu, ja jūs jūtat, ka jums briest problēmas ar jūsu reklāmu devēju, jo jūs esat izmantojuši kaut ko ne to, jūs droši varat kontaktēt mūs, mēs palīdzēsim saskaņot, ja tas vien nebūs par vēlu. Lūdzu, liels un skaļs aplauss Guntaram Račam. Paldies, Guntar. Nelūdzu prom. Es domāju, ka mēs pamatīgi saliekam punktus uz I šīs dienas laikā. Es ceru, ka gan šeit klātesošie autori, reklāmas speciālisti, izpildītāji saprot, kā vajadzētu pareizi, kur ir problēma un kā nedarīt. Es ceru, ka tieši tas pats notiek otrā pusē ekrānam, ka mūs dzird studenti, ieskaitot multimēdiju, reklāmas un citas komunikācijas programmu studenti. Un tad mēs esam saņēmuši vērtīgu informāciju. Paldies tiešām par tiem punktiem, īpaši par piemēriem, kas ir ļoti svarīgi. Un mums kā pirmā uzstājās Sanita Gartmana no Patērētāju tiesību aizsardzības centra, un viņa jau diezgan skaidri iezīmēja, ka faktiski šī komercprakse ir plašāk kā tikai reklāma, un ka visi ir atbildīgi, sākot no reklāmdevēja vai pasūtītāja un tā tālāk. Jā. Un te ir jautājums viens. Tātad, un prieks, ka īstenībā jūs, man liekas, bijāt tā kā glābējs kaut kādā mērā, kurš teica, ka nāciet pie mums, mēs palīdzēsim. Es domāju, ka daudz tieši gaidīja atbildu šo jautājumu, kā mēs varam, kurš mums var palīdzēt tajos džungļos, ko iezīmēja citi runātāji, kur ir autori, izpildītāji, producenti un tā tā. Tas ir brīnišķīgi, tā kā vismaz viens ceļš mums ir, bet jautājums ir tāds. Tātad, piemēram, TikTok katalogā ir dziesma, kuru gribētos izmantot kā video skaņas celiņu. Cik ilgs kaut aptuveni no pieredzes varētu būt saskaņošanas process laiks? Pirmkārtām, kā jau es mēģināju pateikt, ka pilnīgi vienalga, kur tā dziesma atrodas. Jā, vai viņi ir pieejami TikTokā, vai viņi ir pieejami YouTube'ā, vai tam līdzīgi. Pieejas veids, tam nav vispār nekādas nozīmes. Ja jūs to gribat izmantot, jums jebkurā gadījumā ir jāsaņem tiesību īpašnieku. Un ne TikToks, ne YouTube vislielākajā gadījumā, nevis lielākajā, bet praktiski nav šo tiesību īpašnieks. Viņš ir izvietotājs. Tās ir platformas, kurās to var atrast. Tas ir tikpat labi, kā jūs ieiet mūzikas veikalā un paņemat disku. Un tas nenozīmē, ka tas disks piederēs jums, bet tā mūzika, kas tur iekšā, joprojām piederēs tam autoram un tam blakstiesību īpašniekam. To es tikai gribēju pateikt, ka tas, ka viņš atrodas TikTokā, ir dažreiz baigi maldinoši, ka tā tad to drīkst. Jā. Tāpēc es teicu, izlasiet noteikumus. Bet saskaņošana, tas ir ļoti atkarīgs tas ir ķēpīgs, garš process, un tas ir atkarīgs vispirmām kārtām no tiesību īpašnieka daudzuma. Parasti ir tā, ka tāds parastais klasiskais variants, tie ir divi autori, ar abiem ir jāsaskaņo, un vēl ir blakus tiesību īpašnieks. Tātad, vai tā ir ierakstu kompānija, vai tas ir kāds cilvēks, kurš ir pats izpildītājs un pats tiesību īpašnieks. Ja tas ir Latvijā, ja tas ir mūsu pārstāvēties, mēs varam saskaņot 1-2 dienu laikā. Ja tas ir, teiksim, ja mēs administrējam šī darba mantojuma tiesības, tas var ilgt vispār nenosakām laiku, jo tāpēc, ka bieži vien mantošanas tiesību īpašnieki dažreiz pat nezina, ka viņi mantoja šīs tiesības. Arī tā ir. Nevajadzētu domāt, ka autori ir ārkārtīgi
kā lai saka, ļoti pārzina savas tiesības un savus darbus. Bieži vien viņi vienkārši to tā atstāja, un tad, kad rodas kaut kāda tāda problemātiska situācija, tad viņi sāk uzdot paši jautājumus. Ko man tagad darīt, ja? Tāpēc ir izdevniecības, tāpēc ir aka, tāpēc ir laipa, griezieties, jautājiet, un tas var prasīt, ir gadījumi, ka tas ir prasījis pat gadu. Jā, iespējams, tad reklāmai varbūt nebūs vairs aktuāli. Paldies, Gunter, par atbildēm